Lai uzturētu kārtību vienā no lielākajām kapsētām Latvijā, Alūksnes kapos, jau vairāk nekā 10 gadus tiek izmantota elektroniska datu uzskaites sistēma. Tomēr daudzi senāki kapu laukumi joprojām nav reģistrēti ar konkrētu kopēju, jo bieži vien trūkst precīzas informācijas gan par abedītajiem, gan par to uzturētājiem. Kopumā Alūksnes lielajos un mazajos kapos ir uzmērīti 6658 kapu vietu laukumi, taču tikai 2436 no tiem ir reģistrēti ar uzturētājiem. Atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības kapsētu darbības noteikumiem, kapa vietas uzturētāju pienākumos ir nevien nodrošināt tās sakoptību, bet arī iesaistīties abedīto reģistra veidošanā un informēt kapsētas pārzini par jebkādām izmaiņām kontaktinformācijā vai uzturēšanas atbildīgajā personā. Tāpēc iedzīvotāji gan no Alūksnes novada, gan citviet Latvijā tiek aicināti sazināties ar kapsētas pārzini un pārliecināties, vai viņu koptais kapu laukums ir reģistrēts un vai tajā ir norādīts uzturētājs. Tas palīdzēs saglabāt vēsturisko informāciju un nodrošinās kārtību arī nākotnē. Un kāpēc viņi mums ir vajadzīgi? Tāpēc, ka mēs zinām, ka kapi ir lieli un katram no mums guļ cilvēki konkrēti zināmi, bet ir arī tādi kapiņi, kas ir nekopti un mazāk zināmi. Un šī vēsture, diemžēl, paliek ar vien neizdibināmāka, jo vecie cilvēki nomirst, nav vairs kam pavaicāt. Un tas nozīmē to, kamēr vien mums ir kam vaicāt, kamēr vien ir kam prasīt, tad droši nākam pie manis, reģistrējamies kā kapu vietas uzturētāji vai īpašnieki, kā vienalga, kā mēs arī to nesauksim. Tāpat nereti gadās, ka datubāzē norādīts kapu laukumiņā ir abedīti 2 cilvēki, bet ģimenes atmiņas vēsta, ka tur dus 4. Šādos gadījumos svarīgi precizēt informāciju, kas tie ir, kāds ir viņu dzimums, dzīves un nāves gadi, lai šo mantojumu saglabātu un reģistrētu. Kapu laukuma iekļaušana sistēmā būtiski atvieglo gan kapsētas pārziņa darbu, gan arī apmeklētājiem ļauj daudz ātrāk atrast konkrētus abedījumus. Ja vieta ir reģistrēta, to iespējams atrast dažu minūšu laikā. Savukārt, ja nav, kapsētas plašajā 15 hektāru teritorijā meklējumi var būt nesekmīgi. Tāpēc šī datubāze tiek veidota ar mērķi. Atbraucam no Liepājas, meklējam vecstāvu, piemēram, ja? Zinām viņa vārdu, varbūt uzvārdu noteikti, bet varbūt arī vārdu īsti nezinām, un tad mēģinam caur kaut ko atrast to īsto kapu kopiņu. Un ja tad kāds, teiksim, viņu nav kāds piereģistrējis, mēs jau viņu arī nekad dzīvē neatradīsim. Bet ja būs gudri cilvēki, kuri atnāks un pieteiksies, viņi nebūs nebūtībā. Tāpat arī katru gadu pašvaldības aģentūras Podre veic nesakopto kapu laukumu inventarizāciju. Ja laukums ir reģistrēts un norādīta aktuāla kontakta informācija, kapsētas pārzinim ir iespēja sazināties ar uzturētāju un situāciju risināt. Turklāt 2024. gada pārskatā kā nesakopti apzināti 471 kapu laukumi, un tas vēlreiz apliecina, cik būtiski reģistrēt kapa vietas un uzturēt informāciju aktuālu. Lai pārliecinātos, vai jūsu uzturētais kapu laukums ir reģistrēts, aicina sazināties ar kapsētas pārzini pa tālruni 26 16 12 35, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piekdienās un sestdienās no 8 līdz 12 un no 13 līdz 17.